Cilvēki sašutuši, viņi arvien biežāk saskars ar nekrietnu publisku aprunāšanu internetā. Ar vārdiem vien nepietiek, tiek publicētas arī bildes. Un biksītes, un tā, pļurka tās. Paga. Ar šo mirkli lēnāk. Savās mājās virtuvē jūs mani drīkstat aprunāt, bet ja jūs to darat internetā, sociālajos tīklos, tā jau ir publiska vide. Un tas nozīmē, ka par to pienāks arī atbildība. Dzejniece Madara Gruntmane ir izdevusi 3 dzejas grāmatas, taču kā pati smeja nekļuva tik populāra, kā pēc kādas lektors ieraksta sociālajā platformā Facebook. Vakar aizgāja uz Page Break dzejas festivālu. Madara Gruntmane vadīja. Ja runā par ģērbšanās stilu, tad tādā apģērbā mana babiņa uz kūti gāja. Jā, ko es tev, dārgā kundze, esmu nodarījusi? Šī rasma ievietojas arī pašbildētu Madaras foto, kurā viņa redzama tērpusies igauņu dizaineru tērpā, kas tapis no otrais pārstrādātiem materiāliem. Ieraksta autorei Madaras izvēle nav patikusi, tāpēc viņa nolēma par to publiski paņirgāties. Viņa bija atnākusi uz to pasākumu, viņa bija nosēdējusi pirmā rindā, apsēdusies vai otrā, un atradusi, protams, visneveiksmīgāko rakursu, kā es varētu izskatīties, un uztaisīs bildi. Tas nebūtu godīgi, ja es teiktu, ka man tas nemaz neaizvainoja. Draugi Madarai ieteikuši, lai ignorē neglaimojošo ierakstu, tomēr sekojas nākamais publiskais kauninājums, šoreiz par pašas ieraksta autoras kolēģiem. Internetā publicēta sieviešu vēdere ar norādi, ka to īpašnieces ir pārāk apaļīgas šādam apģērbam. Un tas licis Madarai aizdomāties, cik daudz cilvēks, kurš ikdienā strādā ar jauniešiem, drīkst atļauties interneta publikācijās un kas notiek viņa prātā. Ja mēs kā pieaugušie varam par sevi pastāvēt, mēs varam sevi pasargāt, mēs varbūt varam aiziet pie terapeita, ja mums ir kāda trauma no šī, tad kaut kur turpat ir apdraudēti mūsu bērni un jaunieši. Ka tu nevari zināt, ko tāda veida uzbrukums, emocionālā vardarbība, vai kā mēs to nosauksim šajā situācijā. Principā tas ir cieņa un goda aizskārums, var nodarīt tavam bērnam, un kādas sekas no tā var būt. Un tas man ļoti lika padomāt par to, ka laikam nav pareizi ignorēt un neņemt galvā. Pati ieraksta autore Rasmas kundze uz mūsu jautājumiem sola atbildēt kaut kad vēlāk un uzsver, ka ir dzejniecei atvainojusies. To gan viņa izdarīja tikai pāris stundas pēc 4. studijas izrādītās intereses. Tas ir mans viedoklis. Man nepatīk nevīžība apģērbā, kauns skatīties. Katram tērpam ir sava vieta un laiks tā valkāšanai. Noteikti parunāsim. Madarai atvainojos, tā sagadījās. Neglaimojošos ierakstus platforma Facebook pēc cilvēku sūdzībām dzēsa, bet pēcgarša palika. Madara nolēma šoreiz seniori pasargāt no tiesvedības par goda un cieņas aizskārumu. Tur jau arī ir tas trakums, ir ļoti daudz sieviešu, arī viņas vecuma, kuras pavelkas līdzi šai visai idejai un aiziet tas mobbings. Un vien par otru asprātīgāk apsmēja citas sievietes. Kur mēs esam, kādā sabiedrībā mēs esam? Internetā visneglaimojošākos komentārus saņem cilvēki, kuri dara, rada un ir pamanīti. Viņus devē par publiskām personām, kuras sabiedrības prāta tāpēc drīkst arī publiski apsmiet un apsaukāt. Arī ēdienu blogeris Rojs Puķa, jeb Pipars, nav izņēmums. Viņš atzīst, ka nerad šādu komentētāju dēļ nolaižas rokas un zūd vēlme rīkot labdarības pasākumus, kas viņam nesuši Latvijas lepnuma balvu. Tie komentāri, ko es visbiežāk saņemu, ir no cilvēkiem ar publiskiem profiliem, un tie ir vecāki cilvēki. Tie ir mati, tad tas ir apģērbs, tad tas ir tas, kā es runāju. Es pats zinu, ka es nerunāju pārāk labi latviešu valodā, es pārvaldu 3 valodas, tāpēc man ir ļoti grūti to gramatiku tā kā sapīt kopā, bet par katru mazāko lietu var piekasīties. Viņi saka, ka tā ir kritika. Tā nav kritika, tā ir vienkārši, es atvainojos, sūdu atstāšanu interneta vidē. Es pats godīgi nesaprotu, kā tā var pilnīgi nepazīstamam cilvēkam vienkārši kaut ko pretīgu ierakstīt. Apģērba veikala Feinbod vadītāja Karina Gerke atzīst, ka neglaimojošus komentārus un uzbrukumus internetā piedzīvo katru dienu, tāpēc ir pateicīga 4. studijai par problēmas aktualizēšanu. Viņa cer, ka pienāks laiki, kad ļaunums internetā ar likumā paredzēto atbildību tiks izskausts. Mēs sākam izmantot dzīvē šo te vārdu heits, viņš ir bezpersonisks.
noskanēja heits. Runāsim latviski. Cilvēka apzināta darbība, lai novestu otru cilvēku apzināti līdz emocionālam stresam, emocionālai trauksmei, lai cilvēku emocionāli novestu tik ļoti, lai viņš izkāptu ārā pa logu. Tā ir apzināta cilvēkam, viņa traumēšana, psiholoģiskā traumēšana. Pašu slinkums, neizdarība un nevēlēšanās mainīt savus paradumus ir iemesls publiskai nepatikai pret tiem, kuri attīsta savu biznesu, ir veiksmīgi un lepojas ar panākumiem, pārliecināta veikala īpašniece. Bieži vien mēs saskaramies, kad pasaka, mums tev ir saburzītas drēbes, fuj, man nepatīk, kā tu izskaties, kā tu tā vari. Un problēma jau ir nevis manī, kad es labi jūtos šajās te saburzītajās drēbēs, bet tev. Ja, jo, kā tas ir? Tātad tu slikti jūties, skatoties uz mani, bet es jau labi jūtos šajās saburzītajās drēbēs. Ko tas nozīmē? Ka man vajag mainīt savas drēbes, lai tu justos labi, bet es justos slikti. Ir aģgārana domāšana. Ir jāaizstāv savas tiesības justies emocionāli pasargātam no interneta vidē radītas apzinātas psiholoģiskas traumēšanas, pārliecināta Karina Gerke un ir pati vērsusies pie juristiem, lai pieprasītu atbildību par nodarīto civiltiesiskā kārtā. To viņa iesaka darīt arī citiem cietušajiem. Tikmēr valsts policijā par neslavas celšanu internetā pērn izskatītas 38 epizodes. Likumsargi norāda, viens internetā publicēts uzbrukošs pazemojošs komentārs var sagraut autora reputāciju uz visu mūžu. Ieraksts par saņemtu kriminālu atbildību nedzēšas. Mūsdienās arī anonīmu komentāru autoru nav grūti izskaitļot. Šajā gadījumā mēs varētu runāt par vai šajā konkrētajā gadījumā nav saskatāmas neslavas noziedzīgā nodarījuma par neslavas celšanu pazīmes. Un šeit ir jāatgādina, ka par neslavas celšanu ir paredzēta krimināla atbildība, un sots par šīm darbībām ir probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs un arī naudas sods. Un šīs darbības tiek kvalificētas kā krimināla pārkāpums. Attiecīgi mēs varam runāt, ka šis soda apmērs ir līdz 1000 minimālajām mēneša algām. Tātad naudas sods var sasniegt 7000 eiro. Turklāt civiltiesiskā kārtā var pieprasīt, lai autors pierāda, ka viņš rakstīs patiesību. Ja neizdodas, cietušais tiesas ceļā var pieprasīt kompensāciju. Savukārt, ievietojot svešas personas foto internetā ar nolūku to apsmiet, pārkāpums sākas no brīža, kad kāds no sociālā mēdija lietotājiem šo personu ir atpazinis, lai arī, piemēram, foto ir publicēts bez cilvēka sejas. Inese Supemārtiņš, Avots, Valdis Lācis, 4. studija.